Dien Budapeštā! Čau! Labdien! Labdien! Šodien mums ir pievienojies arī lielmeistars Ilmārs no vīriešu izlases. Čau! Sveiki! Jā, apsveicam tevi ar vakardienas uzvaru. Un, lai negarlaikotu skatītājus, mēs uzreiz parādīsim bildes, paskatīsimies, kā mums tur gāja. Un tad paskatīsimies arī tabulas. Un varbūt šoreiz arī Ilmārs varētu pakomentēt. Jā. Un šeit mēs redzam, ko? Varbūt Nelija var sākumā izstāstīt. Labi, es pastāstīšu. Jā, vakar man vienbrīd likās, ka visinteresantākās partijas notiek tieši mačā Latvija-Turcija. Bet tad vienu brīdi es arī gāju, man liekas, pēc kafijas vai pēc suliņas neatceros. Un tad es skatos, milzīgs pūlis bija sastājies ap maču Amerikā-Ukraina. Tad saproti, kur pūlis, tur kaut kas interesants. Protams, es piegāju, pastījos. Un tad Ivančuks skatījās uz sāniem, grieztos, skaidrs, viņš galvā kaut ko. Un es jūtu, ka kaut kas tur būs. Jā, tur bija 2 gājieni. Un tad man likās, ko tas veselīs tur darīs. Un viņš iedeva roku, padevās. Lūk, šis ir tas moments. Ilmār, tu esi spēlējis kādreiz ar Ivančuku? Ar Ivančuku pašu nekad. Bet vienos turnīros esmu, jā. Viņš taču Jūrmalā bija, ne? Kaut kad pie mums. Jā, laikam bija tajos turnīros. Pareizi, jā. Veselīs tas tā. Bet ar Neliju tu esi spēlējis, jā? Jā. Tas galvenais. Ivančuks tur tā. Es saprotu, kas tas tāds ir, Nelija? Īstās tavs kaut kāds kolēģis, jā? Kapteinis noteikti kādai citai komandai tieši tāpat gāja garām, pamanīja, ka kaut kas notiek interesants, un tad jau noskatījās līdz galam šo momentu. Jo tur bija pūlis, tur no tās puses, kur mēs divi, tur bija tā mazāk, bet otrā pusē bija pūlis jau, jā, tāds. Saki, man tāds jautājums bija radies viens, ko es gribētu tev pajautāt. Vai ir vēl vīriešu vai open, jā, turnīrā kādam kapteinis sievieti, vai tu esi vienīgā? Man šķiet, ka ir gan, jā, es redzēju vēl. Bija. Tas tā nav nekāda tāda sensācija. Ilmār, kāpēc mēs tevi neredzam šajā bildē? Tāpēc, ka es pie 4. galdiņa, tikai pirmie 3 galdiņi. Nobildēts tā, ka bet tu esi Tomam šeit, jā, pareizi? Tu esi pareizi. Jā. Blakām Tomam, jā, no otras puses. Kā izgrieza tevi ārā. Es domāju, ka tevi neredz, tāpēc, ka viņam tur bija tāda intriģējoša partija, un tad viņš brīžiem gāja pastaigāties, lai tāds, man liekas, ka tu jau šeit biji ieupurējis, un tad tāpēc arī bija, ka sēdē tie 3. Bet kur ir kobilde, un te Ilmārs ir, Ilmār, kas tev rokā ir, atzīsties, kas tas ir? Kas tas ir, Ilmār? Tur ir kafija, nekas cits tur nav. Diemžēl tikai kafija. Jā, kafija. Tā mēs saucam latgaliešu makoku. Tā, ejam tālāk. Kas tas ir? Šeit mēs dodamies uz spēlēm. Bet baigais ātrums, nu tur tā ieķēries. Piedod, es te pa virsmu uzmanāju. Tiem transferiem ir interesanti, jā. Te katru dienu ir tāds, tā kā azarts, tāpēc mēs ejam laicīgi. Esam laikus, man līdz stundu jau iepriekš esam tur. Jo tie, kas nāk bišķīt vēlāk, viņiem parasti tad var netikt, var sanākt ar kavēšanos, ar milzīgu stresu, jo tur ir bardaks ar tiem transferiem. Un tāpēc mēs ļoti laikus dodamies. Tā jau Ungārijā, Latvijā tā nebūtu. Tā, te mums ir... Tā meitenes ļoti labā garstāvoklī, mēs dodamies. Jā, Čērčila zīme, šaha loriņi. Loriņi, jā. Ilmār, tu esi nopircis savu piekariņu ar laidni? Nē, bet es kaut kādus piekariņus esmu paņēmis. Jā, tā kā Aglonā, kad tur ņem visi, tur ir tās svētbildītas, rožu kroņas, šahistiem vajag arī. Pirmajā kārtā man tur nevajadzēja spēlēt, tad tur varēja pastaigāt, tad tur daudz ko pa brīvu arī deva. Šitas foršs, kā skatījos, tāds Budapeštas dēlīts tāds, jā? Rīgā arī varētu tādu uztaisīt. Vaņšu tiltu tur tādu, tā pozīcija būtu tāda nestabila. Tā, kas mums šeit ir? Zeķis! Man ļoti patika zeķis. Šahistu zeķis. Es biju iedomājies kaut kad, ka varētu tirgot tādus, leģendāriem mačiem. Piemēram, uz vienas tev kājas ir tāls, uz otras butviņīgs. Tā pa gadiem, jā. Fišers. Ļoti laba doma. Tad tu zeķis, ka tu, un tad tu skapī tu varētu atlasīt, salikt tos pārus visāds. Ilze, pasties, ko nopirka. Viņi nopirka 4 Gelfanda grāmatas. Ārprāts. Tur pašu Gelfandu nevarēja nopirkt. Klausies, viņa nopirka un dabūja dāvinā šaha žurnālu. Viņa to žurnālu uzdāvināja man, tagad izšķirstam žurnālu, aizmugurē uz vāka.
Ir tur Davids Hovels, vai kā viņš tur pareizi. Hovels, jā, viņš tur komentēs un atcerējās savu garāko partiju ar Arturu Neikšānu. Jā, atceros Rīgā. Nevarēja aizvērt Hanzas Peronu. Arturs tur spēlēja Grand Prix. Jā. Es klausies, reku gaisma tuneļa galā Latvijas izlasē. Tā, un tūlīt mēs pastīsimies ātri rezultātus, gan vakardienas, gan gaidām uz pāris, varbūt tur var pāris komentārus, un tad ķersimies pie šāka gājieniem. Tā, vakar vīriešu izlase ar 2,5 pret 1,5 zaudēja Turcijas izlase, piekāpās, ja, sīvā cīņā. Un es lasīju par to Gurelu Edizu, pēc tam sociālos tīklos parādījās info, ka viņš ir visu laiku jaunākais cilvēks pasaules vēsturē, kurš ir sasniedzis dzīvo reitingu 2,600. Bet, varbūt tad jūs abi varat pastāstīt kaut ko par maču. Es došu vārdu Ilmāram, jo viņš vakar bija dienas varonis uzvarot ļoti, ļoti skaistu partiju. Jā, turkiem pirmie 2 galdiņi, tur, laikam, 15 un 13 gadus jauni tur puika spēlē, bet ļoti labi, jo viņam pat tāda reitinga, kādu man nekad nav bijis visā savā šahā karjerā, tā kā. Un praktiski gar viņiem arī turki vinnēja maču, jo pie pēdējiem 2 galdiņiem mēs vēl normāli nospēlējām, bet tie jaunie zēni tur. Viņi attaisno to savu reitingu. Jā, tas nav uzskačāts vai nejauši dabūts reitings. Viņi spēlē atbilstoši savu reitingu līmenī. Es domāju, ka varbūt daudz labāk nekā pat šitas reitings, jo pēc pāris gadiem varbūt kāds no viņiem tur var kļūt ne tikai par labu lielmesaru, bet varbūt arī par pasaules čempionu. Mēs vēl par tavu partiju parunāsim un kā to gāja ar to cilvēku, bet saki, vai tu pats, kad tev iet partija, tev sanāk laiks un vai tu vispār skaties, ko kolēģi spēlē vai vispār? Man sanāca tā, ka man pirmais uzdevums bija nezaudēt ar melnējiem. Bet, kad es dabūju tur lielu pārsvaru, tad jau bija, es pārāk neskatījos, kā tur citiem iet, man bija galvenais pašam vinnēt, un tad kā būs, jo galvenais bija pašam neizlaist uzvaru. Jā, ļoti labi. Tā, un par gaidāmo jūsu maču, tad jums ir gaidāms mačs ar Eģipti, ja? Varbūt, ko tu zini un ko tu varat pateikt par savu, varbūt pretinieku vai kāds to komentārs? Es nedaudz paskatījos, viņš ir kā daudz spēlē, bet, nav jaunietis, tā kā, daudz maz uz savu reitingu arī spēlē, bet, mums nedaudz paveicās, ka viņam tur pirmā numura joprojām nav, jo tā jau viņa 48. numurs, mēs 42, bet bez pirmā numura tomēr mums ir neliels reitingu pārsvars šajā mačā. Basams tas nav. Jā, Basams. Viņš vēl nav Budapestā ieradies. Jā, forši, ka viņa nav, paldies viņam. Tā, jā, tas ir par džekiem. Vēlam tur veiksmi. Cerams, ka būs rezultāts. Vakar meitenes vinnēja 2,5 pret 1,5 Čīli. Nezinu, kas tur Ilzai notika beigās, to es neredzēju. Man pašam likās amizanti, varbūt Nelī var pakomentēt. Ir tāds teiciens pēdiņās sieviešu šahs. Es, piemēram, nesapratu viņa nozīmi, bet kāpēc tā Agneses spēlētāji tik ilgi tur spēlēja tādā līmenī to pozīciju. Bet, labi, ko tu zini par šito maču? Visādas tur amizantas situācijas. Bija tur, piemēram, Zigurds man nāca klāt un ik pa laikam kaut ko stāstīja, lai gan kapteiņi nevar īsti sarunāties, ja? Un tad mēs tādā ātrā gaitā ejam cauri zālē, un tur viņš man ātri stāsta, ka atkal tuvojas laika trūkums, un viņš saka, tiešām, Renāte, šodien atkal nogulēs to laika trūkumu, vai man tiešām būs tas tablo jāgāž virsū, lai iejauktos partijā, bet, protams, ka tā nebija. Renāte bija sev visādas jau zīmes salikusi pati, ka viņa atcerās par laika trūkumu. Un viņi vienkārši, viņi mēģināja izdomāt plānu, varbūt var kaut kā uzvarēt, bet, viņi pēc tam skatījās ar datoru, tad tā partija ļoti līdzīga. Un pretinieks vienkārši nekļūdījās. Un ja pretinieks nekļūdās, tad partija bieži vien beidzas neizšķirts. Agnese smuki apspēlēja. Ilzai arī bija jāuzvar. Pēc Ilzi zaudēja. Es kaut kādu brīdi skatījos, kā nebija problēmas pēc tam. Viņai bija ļoti laba partija. Kāpēc viņa zaudēja? Man grūti izskaidrot. Es īstenībā, es viņai pajautāju, es tagad godvārds neatceros, ko viņa teica.
Bet šo mēs aizmirsīsim, tā teikt. Šo aizmirsīsim, ir kaut kāda daļa, kas tev ir. Jā, es no partija bija ļoti laba. Ilses komentārs bija tāds, lai arī es zaudēju, bet partija bija ļoti laba. Tā arī bija īstenībā, jā. Tas ir ļoti labi. Tad šodien meitenēm ir Bulgārija, pretī Šodien pasaules čempioni. Jā. Visi pasaules čempioni spēlē. Tā, kaut kā tā. Labi, tagad Ilmārs varētu parādīt savu partiju, varbūt pastāstīt, ko viņš zina. Pēc vakardienas uzvaras apsveikumus pāris saņēmu. Forši. Tā, parādījuši, līdz kurai vietai es biju sagatavojies. Līdz 60. gājām. Un šeit viņš parasti spēlē vai nu dāma C2 vai no A3, viņš divas variants, un šeit pret mani pagāja tā, un tas man pašam sākās spēle. Cik es tur biju partijas aptuveni apskatījos uz dāmu B3, iet dāma C7, es mēģināju saprast, kāpēc dāmu B6 neiet, partijas laika, bet pagāja dāma C7, kā jāiet. Viņš pagāja G3, nezinu, vai šis labs gājiens, jo tur uz H2 tas bandinieks it kā karājas, bet viņu pat ja to aizsargā B bandinieku, viņus nav labi parasti. Man ir jautājums, tad viņš būtu H3, tad tavs plāns būtu G5, G4? Jā, pie gadījuma varētu. Ceļš, kamēr rokādes nav, bet šeit ir tāda pozīcija, kur Baltija, vismaz pie dāma C2, domāju, ka dāma B3 nav lielas starpības, viņi var arī uz garo pusi taisīt rokādi, tāpēc tur. Ja viņas uztaisīs uz īso, tad vispār G5, G4, tad tur gandrīz jau matu var. Viņš pagāja G3. Šis jau gandrīz kā Karakans pēkšņi. Jā, kaut kas līdzīgs, jā. Jā, es Karakanu arī spēlēju, un šo laini uz G6 arī bieži atdodu. Te parasti staigā lainis D6, bet bez G3 un bez dāma C7. Bet tā kā jau G3 un dāma C7, lainis D6, zem C5 varbūt nav cik labi, tāpēc lainis C7. Te viss pareizi. Es sagaidu īstenībā. Es gribēju redzēt, ko viņš darīs ar šo laini no F1. Vai viņš liks uz G2, vai vienkārši pagāja G3 un kaut kur laini uz D3 liks. Un, kad viņš pagāja lainis G2, tad es izmantoju, ka tur bandinieks vārš un zirgs var tālāk arī uz C4 tik. Viņš tā ātri nosita. Viņš ar šo bandinieku jāsit. Ja ar kādu zirgu, tad tur 4 būs. Ja tur ar C bandinieku, ja sist, tad tur visādi zirgs B5 arī. Turnis C1, zirgs B5, pārāk patika. Un te rokāde. Te viss. Pareizi zirgu pārvadīju uz B6, viņš slikti stāv pie reizes laini, tur aizina projām arī viņam. Viņš pareizi. Tagad es uztaisīju vienu gājienu, ļoti atbildīgu, es nezinu, cik es te ilgi domāju. Jā, bet tikai 5 minūtes un uzreiz jautājuma zīmē, jo zirgs man labi stāv, man te bija jādomā par kaut ko citu. Varēja rokādi uztaisīt, īso varēja pie gadījuma garo. Vai to pašu G5, G4 plānu taisīt. Jo zirgs man labi stāv, viņš pie gadījuma var uz C4, jo paiejuši to gājienu, es tomēr atļauj viņam izdarīt lainis F2 gājienu, kas viņam ir noderīgi, viņus savienos torņi, un galvenā problēma, ka tagad visu laiku draud C4. Un tāpēc es sapratu, ka vajag jau riskēt, jo, ja es sevi atpakaļ, es pirmkārt tempu zaudēju. Te vēl varēju uz H6 paiet ar ideju, ka C4 nomainās zirgs G4, bet zirgs pēc tam tur slikti stāv. Nolēmu garo rokādu. Varēja tornis D8 ar ideju varbūt pēc tam īso rokādu, bet tad man nekāda uzbrukuma nebūtu, nekāda spēles. Viņam pēc C4 tomēr centris 2 laidnieti. Saki, var tev pajautāt par šo pozīciju pirms garās rokādas, tu kā lielmeistaram, tu vispār te apdomāji arī variantu netaisīt rokādi, tīri? Nē, te kaut kur būs jātaisa, būs E4 un tev var vispār būt E4, E5 un F7 var ar dāma. Tur bīstami pārāk, ja? Jebkurā gadījumā pēc E4 atveras centrus un ar karali centrā dizvaiti labi. Bet man te bija domas vai uz garo, vai uz īsu
īso pusi. Nu, vēl, jā, pie gadījuma vēl varēja paiet Karalis F8, atstāt torni uzbrukumā. Nu, bet, C8 noteikti es viņu neturētu. Bet domāju, ka tad jau labāk garo rokādi taisīt nekā Karalis F8, jo tas otrs tornis arī palies. Vismaz tagad konkrēti nevarēja 4 paiet, tāpēc, ka uz D4 karās viņam vajag tempu. Un pēc tam varbūt varēs pa H līnijai kaut kas sadubultoties uzbrukumu. Šitā, un tagad aptuveni bija tā, ka ja jau pagājuši to gājienu, labākais, ko es arī partijā skaitīju, šeit rādi zigs D6 bija, bet atpakaļ negribējies iet. Var iet zigs H6, bet tur arī zirgam nav ko darīt, kaut vai G4 būs kaut kur. Un tāpēc, es te nedaudz noriskēju, jo, jā, es E4 redzēju, bet tur bija visādi upuri uz G3, uz H2 ar torni, var nosist ar bandnieku. Bet, man tā teikt nebija vairs izvēles, tāpēc, laimīgi D6 pagāju. Viņš nedaudz nobijās, E4 nepagāju, pagāju šito. Gāja, šeit drusku vieglāk man palika, ka kaut gan joprojām pārsvars baltajiem, jo viņiem 2 laiņi. Ja viņiem izdosies uzlikt G4 laiņas G3, tad praktiski varēs padoties. Klausies, tas zirgs B5 baltajiem ir kļūda, jo vienkārši ir cits stiprāks gājiens. Jā, jo vienkārši, bet tur konkrēti. Bet viņš nedaudz nopījās, jo, es to varu parādīt. Jo te ir visādi upuri, sākot no tornis H2, var nosis, piemēram, vēl, var tā atdot, kaut vai tā kaut kā paiet, un tad tu sevi varbūt uz G3. Vienkārši viņš gribēja, es domāju, ka daudz drošāk nospēlēt, bez riska tā teikt, nomainīt bīstamo laiņu, un pēc tam paiet E4 vai G4 laiņas G3. Tomēr 2 laiņi pret 2 zirgiem, plus man Karalis zem uzbrukuma praktiski stāv, jo viens tornis jau stāv uz D1, tornis C1, centrs atvērsties laiņi. Galvenais, ka zirgiem šajā pozīcijā nav īsti, kur, tā teikt, nav laukumu, kur viņus nolikt. Tas jau drusku par tālu. C4, piemēram, es varu, bet viņš atties ar dāmu B3 vai E4 vienkārši. Un viņš tur neko nedara, šo zirgu vispār nav kur likt. Vienīgā man ideja ir tagad paiet G4, vai tas ir G5, G4, ja izdosies, tad labi būs. Protams, pēc G5 viņš var G4 paiet pats, un man nekas tur nesanāk. Šeit viņš izdarīja pirmo tādu dīvaino gājienu. Es domāju, ka pat ja viņš dāmas nomainīs, viņam galotnē arī labāk ar 2 laiņiem. Un viņam, nevajadzēja baidīties. Pat nevajadzēja baidīties, ka es nosīšu, viņš var jebkuru gājienu taisīt. Jo, ka viņš nosir bandnieku, viņš kontrolē šo laukumu. Piemēram, tornis C1, bet esam E4 gatavot. Vai G4 paiet, laiņas G3. Pēc tam Karalis F2. Labi, viņš pagāja tā, es pagāju šitā, lai nebūtu E4, kamēr pret E4. Tornis D3, šis tāds dīvains gājiens. It kā viņš aizsargā, bet, man arī likās, ka tagad viņam bija jāiet G4. Labi, viņš pagāja tā, šitā. Un tagad jau gatavojas G4, zigs E4, jo, G4 nedrīkst pieejāt. Man liekas, uz šitie 2 gājieni, ko es uztaisīju, tornis C1 un G5, tas ir man par labu, viņam bija jāiet uzreiz G4. Bet šitiem 2 gājieniem, kad es to figūru iemetu, tomēr man parādās papildus motīvs tornis H6, tornis F6, jo bandnieks jau stāv uz G5, nevis uz G6. Viņam tas tornis C1, tur nav liela starpības, kur stāv. Varēja arī uz A1 stāvēt, jo lieka figūra ir lieka figūra, ja viņš te visu nomaina, tad vienalga, kur tas tornis stāv, jo tornis C1 tāpat uzbrukumu te nekādu netaisa. Šitas gājiens, šo gājienu es arī īsti nesapratu, jo, ja viņš pat nostīs bandnieks, varu kaut vai Karalis B8 paiet, vai vispār nereaģēt, jo Karalis B8 gan tu nevar paiet, jo tāpēc, ka viņš nositīs tornis B7 un C6, man liekas. Tāda varbūt bija viņa doma, bet tev nav jāiet, jā? Nē, kā, jo tagad mans gājiens tornis H6. Vienīgais, ko viņš var paiet dāmā 4, bet dāmā 4 tas nozīmē, ka viņš aiziet no aizsardzības Karalis.
Wow. To es redzēju, jā, to es ideju redzēju. Es eju turnis H6. Nu, tas ir viens. Otrs, es eju vienkārši turnis F6 varu iet. Un ja viņš ir citu ar turni, nu, šaku viņš var iedot, un es aizēju prom, nekas, ko tu turnis dara, nav skaidrs, bet, nu, Karlis nav vairāk. Viņš nostūs reiz, bez sišanas uz A7. Tev pat laiku, tev pat gājienu nevajadzētu tērēt, ja, savu. Nu, jā. Nē, nu, turnis F6 tāpat kā noderīgs būtu to gājiens. Bet tagad es sapratu viņa ideju, ka viņš pagājuši tā, viņa ideja ir vienkārši paiet dāmai 2 un ar karali aizbēgt. Un pieredz bandnieku aizsargāt, aizbēgt uz D2, tur turni nolikt uz F1 uz gājiens, bet galvenais dāmai 2 viņš grib paiet. Un te es ilgi nodomāju, man jau arī sāka laikam mazāk palikt, nu jā, man bija 19 minūtes, palika 10. Jā, jo ideja pie gadiem es varu šo turnu uz H1, bet, nu, galvenais es gribēšu to bandnieku, es mēs noslēju 3 bandinieki un plus uzbrukums, lai paliek man. Jo tuvojas laika trūkums, jo mums abiem pat 10 minūtēm, bet vēl 12 gājienus jau uztaisīt. Bet dāmai 2 sekoja. Nu jā, nu, bez dāmai 2 viņam te grūti. Visādi šāki, turnis H2, vai turnis H1, turnis H2. Dāmai 2 viņam jāspēlē. Un tagad man liekas ne pats labākais gājiens, bet labāk it kā rāda turnis H2, bet es te visu laiku baidies kaut kur tieši turnis C6 nolikt. Tur vēl dāmā 6. Nu, ne uzreiz laikam nevar sist. Bet šito es redzēju, ka tur uzreiz nevar sist pēc, jo es situ un aizbēgu ar karali, kā nav. Es aizbēgu ar karali uz to pusi. Nu, vēl varu sāpīt, iedošu šapu. Bet es nedaudz baidījos, ka šākumā var nosist šito bandinieku. Un pēc tam uz C6, ja turnis H2. Viņš nosist sākumā šito, un tagad kaut kur draudēts var sākt. Jā, dators te rāda karali B8, jā, tur jāiet. Bet tur es neko īsti nedraudu, uz G4 nevis nosita, bandnieku viņš nosita. Domāju, vēl laika maz. Domāju, labāk nospēlēt drošāk, nosita bandinieku. Karlis D1. Nu, tagad es sanācu smuki tā samaņīties figūrām vietām, jo stāvēja turnis, uz C4 tagad noliku dāmu un turni gribu kā reiz uz G2 un uz H2 šo laini spēlēt. Šeit arī laikam labāk sāk no turnis H2. Kaut gan negribāšu to turni ņemt no C6, bet man nepatīk, kāpēc šitā viņam kaut kāds tāds var gājiens parādīt. Ka varbūt vienu turni nomainīs. Tāpēc es sāku ar šito. Drošāk. Jā, drošāk. Tagad šitā jāspēlē. Viņš nosta beidzot. Un, tagad viņam īsti nav kā viņu aizsargāt. Šo gājienu vajadzēja atrast, bet, un galvenais nepaiet uz C7. No sērijas saskaitīt, cik reizes pretinieks aizsargā laidi un cik reizes tu uzbruc, ja? Tāda atrašana. Jā, un šeit viņš iedev šāku, ar ideju, kas paiešu šeit. Un tad viņam tur parādās vēl kaut kāds. Pareizi, jā. Cik vienkārši. Bet man ir šeit gājiens. Un šeit viņš uztaisīja gājienus. Ko arī es nesapratu. Nē, kā, viņš uztaisīja, viņam palika 3 sekundes. Vai 2, jo viņš. Un pirmā doma man bija paiet, Karlis E7, aizsargā bandinieku uzbrūc uz turni, un pēc tam nosēdīju, pēc tam sāku, man vēl bija 4 minūtes, jā, es tomēr drusku padomāju, kāpēc nevar uzreiz nosist. Jo parasti, kad tu spēlē, tu kaut kā, kad tu spēlē ar stipru pretinieku, tu viņam uzticies, ka laikam nevar sist uz F2, tāpēc, ka viņš nostīs uz F7, jā, bet, tu drusku padomā, te vienkārši, jā, nost viņš. Var sist. Jā, es pēc laikam nedomāju, ka nāc pusminūti, laikam. Un te viņš padevās, jā? Jā, šeit padevās, jo viņš vēl arī dāmu zaudēja. Tā, jā, tad liekam torņus uz atklātām līnijām, liekam torņus uz otro līniju, ja? Liekam torņus kopā, jā, un viss, un vinnējam partiju. Un arī pa sesto līniju tur bija gan uzbrukums, gan aizsardzība. Jā.
Forši. Nu, labi, apsveicam Ilmāru. Milzīgs paldies, ka atnāci pastāstīt arī visai Latvijai spēlēt. Šī ir trešā olimpiāda, bet, iepriekšējā bija Stambulā, un pirmā tur vispār sanāk man kādus 22 gadus atpakaļ Bledā bija. Pirmo olimpiādu īsti neceros. Ja salīdzinu ar Stambulu, man liekas, šeit drusku labākīs. Gan ēšana, gan, vienīgi ar transferiem, ir nelielas problēmas, bet, vismaz ar ēdienu nav problēmas, ar numuriņiem nav nekādu problēmu. Bet vakar, piemēram, vīriešu komandas sēdēja pie 12. maču galdiņa, un tas ir zāles tādā vidū, un tad viņi bija pa skatienam visiem, tur tādā centrālā vietiņā, tad vakar ļoti daudz skatījās to mūsu maču. Jā, jo vieta laba, un arī komandas tur apkārt ļoti spēcīgas. Azerbaidžāna, Spānija, tur Armēnija bija. Kā tev liekas, kas uzvarēs? Olimpiāda. Nezinu, man liekas, ka varētu indiešu vinnēt, bet, Kaut kā viņi izstāsta stabilāki, bet, turnīrs nav pusē. Jā. Zini kā ir, tad, kad viņi spēlē, ir viens brīdis tāds ap 5:00, 2 stundas ir tā partija iet, un ir ļoti, kā lai saka tā, miegs nāk, un vakar kafija bija beigusies. Es tiešām domāju, ka es aizmikšu, un es domāju, mēs tur tādā vietā sēžam, un kā izskatīsies. 3 vīrieši mums tur ir žaketītēs, un es tur tādā. Man laikam tāpēc arī nenatbildēju, jo es nebiju žaketē. Es domāju tikai tāpēc, ka tur neteicu. Nē, es domāju objektīvā. Klausies, ko tas nozīmē kafija beidzās? Varbūt ir skandāls beidzot. Tur katru dienu beidzas. Kā tas ir, kad komandas kapteinis ir sieviete? Tāda kā Nelija. Nekas traks nav tas. Es gribēju jautāt, ka tev netraucē, ka tev, sanāk baigi tuvu. Es tā kā arī sēžu gan īstamā partijā, jo vakar vismaz. Vakar jā, bet pirmā tu sēdēji tur. Otrajā galā. Labi, paldies Latvijas izlasēji un novēlam veiksmi. Tā.